Eiropas parlaments Latvijas dalību Eirozonā trešdien atbalstīja bez debatēm un balsojumam sekoja aplausi. Par rezolūciju, kas rekomendē mūsu valsts pievienošanos Eiropas vienotajai valūtai, nobalsoja 613 Eiropas parlamenta deputāti pret 67. Eiropas parlamenta deputātu balsojums par Latvijas iestāšanos Eirozonā arī, kā jau tika gaidīts, bija ļoti pozitīvs. Debats šeit nebija un arī mēs redzējām, pat izskanēja aplausi. Tā kā novērtēts Latvijas ceļš uz Eirozonu, uz ļoti stabilie attīstības rādītāji un arī Latvijas apņemšanās uzlabot tās jomas, kurā mēs arī kā Latvijas iedzīvotāji uzņēmēji gribētu tālāku pozitīvu virzību. Kā trešdien pēc balsojuma norādīja finanšu ministrs, Latvijas dalība Eirozonā un Eiropas Savienībā ir nedalāms. Ja kāds šaubās par Latvijas dalību Eirozonā, viņam jāšaubās arī par Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Noteikti jāņem vērā tas, ka Latvijas sabiedrība un tauta jau nobalsoja, iestājoties Eiropas Savienībā par dalību Eirozonā, un tas ir, manuprāt, pats pamatdokuments, un to nav vērts apšaubīt. Un kas attiecās uz referendumu, ja kāds to arī, inicēt, tomēr tam var būt tikai vienīgi konsultīvs, raksturs, jo, ja tiek apšaubīta Latvijas dalība Eirozonā, tad jāapšauba arī būtu Latvijas dalība Eiropas Savienībā. Ministrs cer uz eiro atbalstītāju skaita pieaugumu Latvijā, turpinoties sabiedrības izglītošanai par eiro sniegtajiem ieguvumiem. Cerība, ka skaidrošanas darbs tiks veiksmīgi turpināts, izteica arī Eiropas parlamenta deputāts un ziņotājs Burkhards Balts. I hope that in the next month the Latvian government and the authorities. Ceru, ka nākamajā mēnesī Latvijas valdība un valsts pārvaldes institūcijas kopīgi strādās pie tā, lai uzsvērtu sabiedrībai ieguvumus, ko nesīs eiro ieviešana. Esmu pārliecināts, ka tad lielākā sabiedrības daļa atbalstīs eiro un pievienošanos Eirozonai. Formāli gala lēmumu par Latvijas pievienošanos Eirozonai pieņems Eiropas Savienības finanšu ministri Briselē nākamā otrdien. Latvijā ieviest eiro paredzēts 2014. gada 1. janvārī.